Esiet sveicināti! Šajā video pamācībā jūs uzzināsiet, kā soli pa solim izveidot maketu uz kapu apmales. Lai sāktu maketu izveidi, dodieties uz sadaļu kapu apmales. Izvēlieties kapu apmales modeli, kuru vēlaties pasūtīt, un noklikšķiniet uz pogas izveidot maketu. Nākamajā solī jums būs iespēja izvēlēto kapu apmales modeli personalizēt. Uzklikšķinot uz pogas vārds, jums ir iespēja izvēlēties burtu veidolu. Kad esat savu izvēli izdarījuši, uzklikšķiniet uz izvēlētā burtu veidolu un lodziņā ierakstiet vārdu. Uzklikšķiniet uz bultiņas. Vārds jūsu izvēlētajā burtu veidolā parādīsies uz maketu. Tāpat rīkojieties, lai izveidot uzvārdu un datumu. Uzklikšķinot uz vārdu, uzvārdu vai datumu, maketā iespējams mainīt katra elementa izmēru un novietojumu. Ja ir gadījies kļūdīties vai vēlaties izmēģināt citu burtu veidolu, uzklikšķiniet uz baltā krustiņa rāmīša kreisajā augšējā stūrī. Kļūdainais elements tiks izdzēsts un jūs varēsiet izveidot jaunu. Neraizējieties, ja neesat pārliecināti par uzrakstu izmēriem vai novietojumu. Tos varēsiet rediģēt arī vēlāk. Jums ir iespēja pievienot maketam dažādus dekoratīvos elementus – krustus, ziedus, sveces un citus. Rīkojieties līdzīgi kā iepriekš. Izvēlieties elementu, noklikšķinot uz tā. Izvēlētais elements tiks pievienots maketam, un jums būs iespēja pielāgot tā izmēru un novietojumu atbilstoši savām vēlmēm. Pasūtījumu kopējo cenu jūs varat redzēt konstruktora lejasdaļā zem maketa. Kad esat apmierināti ar izveidoto maketu, uzklikšķiniet uz pogas pievienot grozumu. Šeit redzams jūsu pasūtījuma kopsavilkums. Neraizējieties, ka maketa izveidē jūs varētu būt pieļāvuši kādu kļūdu. Pirms ražošanas uzsākšanas mūsu speciālists veiks labojumus, ja tādi būs nepieciešami. Pasūtīto kapu apmalīti iespējams saņemt ar kurjerdienesta starpniecību jebkurā Latvijas vietā. Jautājuma gadījumā aicinām sazināties ar mums, zvanot uz tālruni 26 292 999.